Viņa to bija pelnījis ar savu ļoti aktīvo spēli visā izslēgšanas turnīrā un vakar tai skaitā. Redzējām metiens no zilās līnijas un Ginsmeja viens Tāpēc ārējs. Galviņu uzmetiens, Ginsmeja vārds priekšā un atlaikas ir īpa. Sākums no visām līdzšinējām spēlēm starp abām šīm komandām. Es domāju, izslēgšanas turnīru. Tieši kā Garenikals izsīja. Edgara Masāļska kā aizsargiem. Tāds 14 minūtēs pagaidām izsīja. Metiens redzējām atkārtojumā, vēlreiz skatāmies un Ripa ieslīdēja starp kā aizsargiem. It kā bija piesēdis tuvos stūra Edgars Masāļskis. Tomēr viens uz labu laimi jāsaka, kā ir šajā momentā Kokareva izpildījumā. Skatāmies vēlreiz, tur neizdevās izmest Ripu mūsējiem no zonas un iespējams kāds arī pielaboja šo Ripu. Diemžēl Filipa Novāka metiens no zilās līnijas neredzēja metienu izdarīšanas brīdi. Edgars Masāļskis. Var gadīties, jā, jo mums rādīja Filipu Novāku, viņš arī izdarīja to metienu, iespējams, ka pat kāds no savējiem nejauši. Triks nolaist rokas pēc šī vārda zaudējuma un jācīnās Ripu un ieraidīt to Maikla Gārnes vārtos. Nav pareizs paziņojums. Mārtiņš Karsams guva vārtus. Pilns 4 minūtes, 3,5 pilns minūtes nav pagājuši jau 3 vārtu guvumu. No 3. Ar māņu kustību noguldīja viņš mūsu vārtsargu un pēc tam pārcēl. Abas komandas iešākuši, diemžēl šobrīd būs 4-4 laukuma spēlētāji jāspēlē. Redzējām, jā. Mūsiem mazākumā un rezultāts atkal kļūst 3-3, jā, nu bet. Visi atpakaļ, skatāmies vēlreiz. Ugarovs patiesībā viens te visu norganizēja Cvetkovam otrie vārti šajā spēlē. Jā, nu lieliski piespēle. Ugarovs. Aleksejs Cvetkovs. Atlaikušo Ripa un neviena nepiesaktais Cvetkovs izsita cauri Edgaram Masāļskim, izvirzot vadībā pirmo reizi šajā mačā savu komandu MVD. Aleksejs Cvetkovo no otrās trešdaļas izskaņā MVD izvirzās vadībā ar 4-4. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Marcels Kosa uzreiz pirmo piegājienu pat neaizsniedzās līdz Ripai, bet lielisks metiens vārtu augšējā stūrī un panāk izlīdzinājumu. 44.